mēs, protams, turpinam atkal par atklāsmes grāmatu, un šodien mēs it kā esam nonākuši pie 6. nodaļas. Bet šodien mēs nelasīsim 6. nodaļu, jo iesākās kaut kas ļoti interesants. Tiek noņemti zīmogi no ruļļa. Atcerieties, kad Jānis teica, es neredzēju, kurš ir cienīgs atvērt to grāmatu, vai noņemt to zīmogus. Un, protams, tikai Jēzus varēja to izdarīt. Un, lai mēs labāk saprastu, kas tad būs šajos te ruļļos un kurā laika posmā viss tas notiks, par ko mēs tālāk lasīsim. Tāpēc mēs šo dievkalpojumu veltīsim kādai citai lietai, lai mums tālāk ir skaidrība. Un tāpēc šodien es uzreiz gribu pabrīdināt, nebūs tāda vieglas dievkalpojums. Šodien būs diezgan sarežģīts dievkalpojums. Ļoti es pats lūdzu Dievu, lai mani gudrība paskaidrot, lai jūs saprotiet. Tāpēc labi, ka būs šie ieraksti un mājās vēlreiz noteikti pārskatāties un pārklausaties. Ja? Jo tas, ko mēs runāsim, es gribu vienkārši sagatavot un pateikt par to laika posmu, par kuru faktiski mēs tālāk arī visu laiku runāsim. Un tie ir tie 7 gadi, pēdējie 7 gadi. Ja? Un, lai saprastu, kas tad tie būs par 7 gadiem, tāpēc es arī veltīšu šo dievkalpojumu, lai bibliski to pamatotu, un ka tas nav cilvēku izdomāts, ka tie nav kaut kādi mistiski 7 gadi, bet tie ir reāli 7 gadi. Un mēs redzēsim Bībelē, ka tas jau bija pravietots un ka tas arī notiek. Ja? Un tāpēc arī būs šī schēmiņa, lai labāk to saprastu, un, protams, es arī centīšos paskaidrot. Un es gribu sākt ar tādu vienu stāstu, Jūs noteikti vēsturi esat daudz maz mācījušies un ziniet, kad bija Pirmais pasaules karš. Pirmais pasaules karš, kurš sākās 14. gadā. Un, protams, jūs zināt, Antante, dzirdāts, ja? Un šis karš pa lielam bija pret ko? Pret vāciešiem. Tieši tā, bija pret vāciešiem. Un šajā te Pirmajā pasaules karā Vācija zaudēja. Viņa zaudēja. Kā arī Otrajā pasaules karā zaudēja, ja? Bet tur ir cits stāsts. Ja? Un, ziniet, un tad, kad Vācija zaudēja, Vācija tika nolikta ļoti nepatīkamā situācijā. Viņa bija pazemota, kur tālāk vairs nav kur pazemot šo valsti. Ja? Tātad, pirmkārt, viņai tika liekts, armija tika iznīcināta, viņai tika liekta armija, viņai varēja būt tikai policija, viņai nedrīkst būt bruņojumi, ne tanki, nekā, vienīgi var būt kaut kāds viegls, kaut kāds bruņojums, ja? Vienīgi sevi aizstāvēt. Ja? Viņai bija uzliktas milzīgas reparācijas, ko viņai vajadzēja maksāt pārējiem. Ekonomika bija sadragāta un faktiski varētu teikt, ka šodien Āfrikā kaut kāda cilts dzīvoja daudz labāk nekā vācieši tajā laikā, pēc tā Pirmā pasaules kara. Tas bija briesmīgs, viņiem laiks bija, ļoti briesmīgs, pazemojuši laiks bija. Un tā bija civilizēta valsts, un pēkšņi viņi nonāk tādā pazemībā. Ne pazemībā, bet pazemojumā. Ja? Un jūs ziniet, kad tas kaut kur 1919. gads, un tas bija tas kulminācija, ja, kad tālāk tā nevarēja būt, kaut kam vajadzēja. Un ir ļoti interesanti, ka tieši tādā stāvoklī, kad notiek tautas nonāk tādā stāvoklī, ja, tieši tādi stāvokļi veicina, lai nāktu kāds pēdiņās atbrīvotājs. Lai nāktu kāds, kas dotu risinājumu šai te situācijai. Un 19. gadā ļoti lēni nāca pie varas, mēs ļoti labi zinām šo Adolfs Hitlers. Un savādāk viņš nevarētu nākt, bet tā kā bija tāda Vācija, gāja tādā apstākļā, tad visa Vācija, kad izdzirdēja, ka Hitlers piedāvāja atrisinājumu, viņi visi nobalsoja par viņu. Viņi visi bija par viņu. Un pat komunisti, kas bija Vācijā, pat viņi arī bija par Hitleru.
Ja? Kāpēc? Tāpēc, ka tauta vairs tā nevarēja dzīvot. Bija tik spiedīga tā situācija, ka viņi gaidīja kādu glābēju. Viņi gaidīja kādu atrisinājumu. Un redz, paceļās viens cilvēks un saka, man ir atbilde. Man ir atbilde. Es sniegšu jums atbildi. Un sākās. Un 38. gadā jūs zināt, ka sākās jau karš no sākuma ar Eiropu, ja? Un pamazām, jo pēc pirmā kara ļoti daudz teritorijas tika atņemtas Vācijai. Un tagad Vācija sāk atkarot, savu ņemt atpakaļ. Ja? Un mēs zinām, pie kā tas noveda. Tas noveda visu pie otrā pasaules kara. Un, protams, ne jau tikai Hitlers. Ja? Stalins ir vēl varbūt nežēlīgāks diktators nekā Hitlers ir bijis. Ja? Un arī viņš varēja nākt tikai tāpēc, ka bija kaut kāda tāda neskaidrība, ja? Pēc revolūcijas, ka bija Ļeņins un pēc tam atkal tāda kā muģu nevar saprast, kas tur notiek, ja? Un arī šis te pirmais pasaules karš, arī viņš veicināja to visu, ja? Un pēkšņi nāk tāds Stalins, kam arī ir priekš Krievijas kāds risinājums. Un arī par viņu visi nobalsoja. Ja? Un redziet, un šodien arī mēs redzam, ja kaut kur paceļās kāds diktators kādā valstī, tas nozīmē, ka tā valsts bija vai nepārtrauktā karā, vai nepārtrauktā nabadzībā, un viņiem liekas, ka šie diktatori, viņiem ir atbilde. Bet atnākot šis diktators, viņš jau vairāk nolaupa, viņš jau vairāk iestum zemē. Ja? It kā, Hitlers it kā pacēla Vāciju. Un Vācija ļoti uzplauka, spēcīga bija, ka pret visu pasauli sāka cīnīties. Ja? Bet gala rezultātu mēs redzam, kāds ir. Ja? Mēs redzam. Un tāpēc, kāpēc es šo stāstu? Lai mēs saprastu, kas tad notiks šajos pēdējos 7 gados. Un kāpēc šajos pēdējos 7 gados pie varas nāks kāda reāla persona, kurai būs atbilde uz visām problēmām. Un tas ir Antikrists. Un tās nebūs normāla situācija, tā nebūs labvēlīga situācija. Arī tad būs haus, arī tad būs kari būs, zemestrīces būs, finansiāls kaut kāds krāks būs, ja? Un tauta pret tautu karos. Un pēkšņi pacelsies kāds vadonis, un viņš teiks, man ir risinājums. Es sagādāšu mieru šai te planētai Zemē. Un liela daļa cilvēku, var teikt cilvēki, viņi piekritīs. Ka katrs grib dzīvot labi, mierā. Un tas būs atkal tāds. Tāpēc es iesākumā it kā sāku šo stāstiņu, ja? Ne stāstiņu, vēsturi, ja? Lai saprastu, kādā veidā arī pats Antikrists nāks. Amen. Labi. Un tagad ķersimies klāt pie Dieva vārda. Tātad sākot ar 6. nodaļu līdz 18. nodaļai būs aprakstīti notikumi, kuri skars ļoti īsu laika posmu. No 6. līdz 18. nodaļai. Tas var teikt, tā ir, vairāk kā puse grāmatas, un viņa skars tikai 7 gadu periodu. Ļoti īsu periodu. Un no kuriem lielākais apraksts pat no šiem te grāmatām, skars tikai 3,5 gadi. Tātad tie ir ļoti nozīmīgi laiki, jo atklāts grāmata tieši runās ļoti daudz par 7 gadiem un vēl vairāk par 3,5 gadiem, jo šie 7 gadi būs sadalīti 2 daļās. 3,5 un 3,5. Un šeit mēs sāksim, un kāpēc es teicu, ka mēs skatīsimies, jo svarīgi ir pareizi izprast šo skaitļus. Bībeliskā nozīmē. Un par šiem te skaitļiem mums ļoti labi dod atbildi pravietis Dāniels. Es jums iesaku mājās palasiet pravieti Dānielu, jo pēc tam turpmākajos dievkalpos mēs diezgan daudz ko liksim kopā no Dāniela grāmatas, no Mateja, kur Jēzus runā par pēdējiem laikiem, 24. nodaļas, un arī no atklāsmes grāmatas. Un viņas visas grāmatas, arī Eceķiela grāmatu mēs bišķi skarsim, bet viņas visas runās par vienu un to pašu.
Un viena no grāmatām, pravietiskām grāmatām, Dāniela grāmata, viņa vispilnīgākā par pēdējo laiku notikumiem. Vienkārši palasiet. Ja arī daudz ko nesapratīsiet, nekas, tāpēc mēs iesim cauri un skaidrosim tās visas lietas. Lai noskaidrot, kas tas pa aunu tur būs, ja? Kas tas pa lāci būs, kas tas pa āzi tur būs, kas tas pa leopardu tur būs. Ja? Un to visu mēs skaidrosim. Ja? Un jūs ziniet, viens no tādiem izcilākiem pravietojumiem, ko mēs no bērnības jau zinām, ja? Tas ir tas tēls. Zelta galva, tālāk ir sudraba krūtis, bronzas šitie, gurni, zelta kājas un tālāk pirksti jau zelts ar māliem samaisīts. Ja? Ko? Nē, māla kājas nebūs. Dzels kājas ir. Jā, un pašas apakš, tad ir dzels ar mālu kopā, neviendabīgs. Jā. Un tas arī pravietojums arī par pēdējiem laikiem. Jā. Un mēs tam visam iesim cauri. Tātad ir ļoti svarīgi skatīt notikumu atklāsmes grāmatā, notikumu Dāniela grāmatas gaismā. Ja viņas iet paralēli viena otru paskaidro. Un tāpēc arī mēs ļoti daudz runāsim no Dāniela, mēs faktiski sāksim no Dāniela grāmatas, ja? Un pēc tam pamazām ņemsim paralēli, nolasīsim no atklāsmes grāmatu, un ko tad Dāniels par to runā, un ko tad Jēzus par to runā. Un mēs redzēsim to visu bildi, kā viņi iet kopā. Amen. Paldies Dievam par to. Tāpēc Dāniels. Kāpēc Dāniels? Ļoti interesanti. Dāniels, viņš piedzīvoja faktiski 3 ķēniņus. Viņš piedzīvoja Nebukadnecaru, viņš piedzīvoja Kīru, viņš piedzīvoja Dāriju. Ja, ķēniņus. Bet šis pravietojums, kas ir Dāniela grāmatā, tas nāk no tā laika, kad viņš bija pakļauts Dārijam, kad Dārijs bija ķēniņš. Ja? Un tas persiešu ķēniņš bija. Ja? Medo-Persija, tāda impērija bija, arī to mēs skatīsimies, tā arī ir iekļauta pravietojumā. Ja. Tātad, un šeit Dāniels saņēma pravietojumu, un ne vienkārši pravietojumu par savu tautu, ja, par viņa tautu, bet viņš saņēma pravietojumu par pēdējiem laikiem, par pēdējiem notikumiem, pirms Kristus nāks uz balta zirga kā ķēniņš un kungs, un iznīcinās visu šo pasaules sistēmu. Un Dāniels, viņš deva pravietojumu par to. Un tie ir brīnišķīgi pravietojumi. Tas ir, ja mēs to ieraugam, ja, tad tas. Un tagad mēs paskatīsimies šo Dāniela grāmatu. Es izlasīšu tikai dažus pantus, lai mēs redzētu to skaitļus. Jo mums svarīgi būs skaitļi. Jo jūs redzat, ka šeit, teiksim, ir. Tā es ieslēgšu. Ja. Tātad šeit ir 7 nedēļas, 62 nedēļas, te 1 nedēļa, ja? Kas ir tās pa nedēļām? Kopā 70 nedēļas, ja? Kas ir tās pa nedēļām ir? Kas tās pa nedēļām ir? Ja? Un ja mēs saskaitam 70 nedēļas, cik tad tie ir gadi? 70 nedēļas, ja? Nevajag galvā skaitīt, es jau saskaitīju. Ja mēs tagad skaitam pēc tā, kas tagad ir, ja? Tad 70 nedēļas ir 1,3 gadi. Tad kas tad ir par 1,3 gadi? Un tāpēc arī Dāniels un arī tālāk Ecehēls, viņš dos skaidrojumu. Kad 70 nedēļas, tas nav tīri fiziski kā šodien 70 nedēļas. Un mēs redzēsim, ka pats Dievs, viņš dod skaidrojumu tam visam. Bet labi, sāksim ar sākumu. Tātad Dāniela grāmatā 9. nodaļa lasīsim, kur ir pravietojums, kas, protams, tas ir par tautu, par Izraēlu tautu, ja, kuri nonāks šajā te bēdu laikā. Kur būs draudz tajā laikā? Mēs ticam tam. Mēs tam ticam. Amen. Mēs jau par to runājam. Ka pirms bēdu laikiem mēs būsim debesīs. Mēs būsim paņemti. Tāpēc, ka nevar atraisīties tas, kam ir jānāk, pirms nav svētais gars paņemts. Draudze piepildīt ar svēto garu nav paņemta. Antikrists nevar pilnā mērā izpausties. Tāpēc es ticu tam. Un paldies, ka ir jūs tam ticiet. Ir cilvēki, kas tam netic. Cilvēki saka, ka ies caur bēdām. Ok, ja gribēji, es negribu. Ja? Un es pamatoju savu ticību arī Dieva vārdā. Ja? Un mēs būsim tur, bet mums ir jāzina, kas tad notiks. Un šeit mēs lasām no 24. panta. Ir nolēmts. Tātad Dāniels lūdza
Viņš zināja, ka ir trimdā bijuši tauta, jā, viņi tad bija trimdā, jā, un Dievs teica, es izvedīšu ārā, un viņš sūta eņģeli, un eņģelis dot viņam skaidrojumu tagad Dānielam, jā. Ir nolemts par tavu tautu un tavu svēto pilsētu. Protams, pravietojums par ko? Par Izraelu un par Jeruzālemi. Jā. Par tavu tautu, te nav teikts par visām tautām. Tātad tas pravietojums, kas te ir teikts, jā, tas ir teikts par Izraelu un par Jeruzālemi. Un mums to jāatdala. Mēs citreiz ticīgi cilvēki neizšķiram un paņemam to, kas ir ebrejiem, paņemam sev un pēc tam domājam, kāpēc kaut kas neiet kopā, kaut kas, neštīmē kaut kas, jā? Tāpēc, ka mēs nedrīkstam to darīt. Tas, kas ir viņiem paredzēts, tas ir viņiem paredzēts. Un šeit pravietojums no Daniela, pirmkārt, tas ir par viņiem, bet tur mēs vēlāk redzēsim, un tas ir ļoti nozīmīgi, jā? Ko Daniels neredzēja. Jo Daniels redzēja tikai par savu tautu, bet Daniels neredzēja vienu lietu, viņš neredzēja draudzes laikmetu. Un tāpēc, ja cilvēki sāk likt kopā visu šito lietu, jā, tad viņi domā, kur tās 70 nedēļas? Kur tās 70 nedēļas? It kā, un tāpēc, labi, neskriesim pa priekšu, mēs pastīsimies. Tātad, tavu svēto pilsētu dot tām 70 nedēļas laika. Tātad jau iet runa par 70 nedēļas. Lai apgrēcība izbeigtos, grēku mērs taptu pilns, lai izpirktu un salīdzinātu pārkāpumu un panāktu mūžīgo taisnību. Tātad uzreiz 70 nedēļas ir dotas, lai apgrēcība izbeigtos. Man ir jautājums, vai šodien apgrēcība ir izbeigusies? Nē. Kad Jēzus Kristus atnāca un uzvarēja Sātanu, vai apgrēcība izbeidzās? Nē. Nē. Kad tad apgrēcība izbeigsies? Kad? Tad, kad Jēzus Kristus nāk savā godībā. Kad Sātans tiks saistīts uz 1000 gadiem. Apgrēcība izbeigsies. Tas nozīmē, ka šie 70 nedēļas iet runa ne fiziski 70 nedēļas, bet iet pa to laiku, kad nāks Kristus. Tātad 70 nedēļu beigās ir jānāk Kristum. 70 nedēļas beigās ir jānāk Kristum. Tātad es vienkārši paskaidroju, ja? Iesim tālāk. Lai piepildītos pravieša skatījums un pasludinājumi par nākotni un lai iesvētītu visu svētāko. Un kas tad ir vissvētākais? Jēzus Kristus, Dieva dēls. Jēzus Kristus, Dieva dēls, kam pieder tagad šī zeme, jo Tēvs visu ir atdevis viņam. Amen. Šobrīd vēl tas nav. Jā, viņš ir kungs, bet apgrēcība vēl ir. Vēl joprojām darbojās, vēlns ir spēcīgs, kur? Nepaklausības bērnos. Amen? Amen. Bet pienāks diena, un tas ir 70. nedēļu beigās, tas notiks. Tādēļ zini un saproti, no tā laika, kad atskanēja vārds par Jeruzālemes atjaunošanu un uzcelšanu, līdz svaidītam valdniekam jāpaiet 7 nedēļām. Es vēlāk iešu cauri un mēs skaidrosim. Vienkārši tagad nolasīsim, ja? lai nesajūg. Es to visu paskaidrošu. Tātad, un pēc tam 62 nedēļu laikā to atkal atjaunos un uzcels ar tirgus laukumiem, ar ielām un grāviem, kaut arī spaidu pilnā laikā. Tālāk, un pēc tam 62 nedēļām tas svaidītājs tiks nogalināts, gan ne viņa vainas dēļ. Pilsētu un svētnīcu izpostīs kāda valdnieka karaspēks. Ieradīsies arī pats šis valdnieks, bet tam gals būs plūdos, līdz pašam galam būs karš, un norisināsies iepriekš stingri nolemtā postīšana ar zemes noplicināšanu. Un viņš ar daudziem slēgs ciešu derību uz 1 nedēļu. Atkal šeit skan vēl 1 nedēļa. Mēs skaidrosim to visu. Un tātad 1 nedēļa tie ir 7 gadi. 1 nedēļa ir 7 gadi. Nedēļā ir cik dienas? 7 dienas. Un bibliski šeit mēs vēl redzēsim, ka to arī paskaidro. 1 diena ir kā gads.
Viena diena ir kā gads. Un tāpēc 7 nedēļas, tie ir 7 gadi. Ar 70 nedēļas ir 490 gadi. Nu, sareiziniet. Ja? Tātad, skatieties. Un tātad 7 gadi. Un nedēļas vidū atkal ir kaut kas dalīts. Tie 7 gadi vai tā viena nedēļa, ja, tiks sadalīti uz pusēm. Un tātad nedēļas vidū tie ir 3,5 gadi. Ja 7 gadus sadala, ja. Tiks atcelts kaujamais un ēdamais upuris. Vēlāk mēs paskaidrosim, ko tas nozīmē, kas tas ir pa upuri. Ja. To vietā, kā pirmā izvirzīsies postīšanas negantība. Un proti, tik ilgi, kamēr iepriekš nolemtā iznīcināšana pārvelsies pāri arī paši postīšanai un postītājam. Tātad Dāniels apraksta dažādas lietas no bēdu laikiem, kas tur notiks. Un cik tad ir gadu šajos 70 nedēļos? Un tātad mēs jau iepriekš ielūkojamies, kad viena nedēļa vai viena diena tie ir 7 gadi. Tātad viena nedēļa ir cik gadi? 7 gadi. Viena diena ir 1 gads. Jā. Viens ir 7 gadi. Jā, pareizi. Amen. Es gribu, lai jūs saprastu, lai jums nesajūg. Tieši tā. Un mēs tālāk iesim, jā. Tātad, ja mēs, tā kā es iepriekš teicu, rēķinam pēc savas saprašanas, tad neiet kopā pagad. Tad visi tie notikumi 1,3 gadu laikā. Pagad, tad, un atcerieties, ka mēs lasījām, kad jāsāk visu skaitīt no kura brīža, kad tieks dota pavēle atjaunot Jeruzālemi. Dzirdējāt, mēs pirms tam lasījām. Jeruzaleme jau tika atjaunota. Nē, mēs tāpēc iesim cauri, un es līdz parādīšu šo schēmu un paskaidrošu. Tāpēc ir tik svarīgi mums ielikt sākumā pamatu, tāpēc esiet ļoti pacietīgi, ja? Tāpēc es brīdināju, nebūs viegls šis dievkalpojums, bet ja mēs to sapratīsim, tad tālāk mums būs daudz vieglāk. Daudz vieglāk. Tātad lasam Dāniela grāmatā 7. nodaļā, 25. pantu. Tas uzstāsies, es tagad neskaidrošu, kurš, kas, kā, es gribu vienkārši parādīt to gadu skaitli. Ja? Tātad tas uzstāsies ar skaļām runām pret visu augsto un apvainos visu augstā svētos. Tas centīsies grozīt svētkus, laikus un bauslību. Viņi būs nodoti viņa varā 1 gadu un 2 gadus un vēl 1 pusgadu. Cik tas ir? 3,5 gadi. 1 gads, 2 gadi un vēl pusgads. 3,5 gadi. Redziet, tad atkal Dāniels šeit min, te viņš vairs nemin nedēļu, ja? Bet viņš jau min konkrēti skaitu. Un atkal 3,5 gadi. Ja? Vienkārši liekot to visu kopā, mēs varam ieraudzīt. Tālāk Dāniela vēstulē 12. nodaļā. Es tāpēc saku, mājās palasiet, lūdzu, Dāniela grāmatu. 12. nodaļā, 7. pantā izlasīsim. Tad es redzēju, ka tas linu audekla ietērpts vīrs, kas stāvēja pār upes ūdeņiem, pacēla savu labo un savu kreiso roku pret debesīm. Un es dzirdēju, kā viņš zvērēja pie tā, kurš dzīvo mūžīgi. Paies 1 gads un vēl 2 gadi un 1 pusgads. Atkal 3,5 gadi, ja? Un tiklīdz svētās tautas postītāja vara būs galā un beigsies svētās tautas klīšana, tad viss tas piepildīsies un notiks. Un 11. pants, un no tā laika, kad pārtrauks dienascho upuri, kad sāksies negantība un postīšana, kaut kas jau līdzīgs pirms tam mēs lasījām, ja? Paies 1290 dienas. Palasīju kā izņēmumu kārtā, lai mēs saprastu, kad nedēļa, tas nav fiziska nedēļa, kad katra diena šai nedēļai ir gads. Un nedēļa tie ir 7 gadi. Un tad mums vieglāk būs saprast šo 70 nedēļu pravietojumu no Dāniela. Ja? Amen. Vēl Ezra, starp citu, Ezra arī pravieto par pēdējiem laikiem, pravietis Ezra. Es nezinu, vai... Labi.
Izlasīsim Ezru, lai mēs saprotam, kādā situācijā bija Izraels un kad nāca šis pravietojums sāk atjaunot Dievu namu. Jūs ziniet, ja, kad tas bija Dārija laikā, sākās Kīra laikā, jo Kīrs Ezram deva atļauju un Nehemija gāja un atjaunoja to mūri, bet pagāja laiks, viņi tik ātri nevarēja, tāpēc, ka bija pretestība visādi. Ja? Tāpēc Ezras grāmatā 1. nodaļā. Es lasīšu, pirmā pārta. Persijas ķēniņa Kīra 1. valdīšanas gadā, lai piepildītos Jeremijas teiktais, ja jums interesē, variet pierakstīt Jeremijas 29. nodaļā 10. pantā. Uz to ir atsauce šeit. Ja? Tātad, lai piepildītos Jeremijas teiktais, kunga vārds, kungs mudināja Persijas ķēniņu Kīra garu, un tas lika izziņot visā savā valstī šādu rīkojumu rakstiski un mutiski. Tā saka Persijas ķēniņš Kīrs. Kungs, debesu Dievs, man ir devis visas zemes valstis, un viņš man pavēlēja uzcelt viņam namu Jeruzalemē, Jūdā. Tātad Dievs zina, viņš tur savu vārdu. Un mēs redzēsim tālāk, cik perfekti piepildās katrs pravietojums, Dieva dotais pravietojums. Cik perfekti piepildās. Daudz saka, jā, pravietojumu uzrakstīja tad, kad viņš jau piepildījās. Muļķīgi. Daniels nopravietoja to, kad vēl tas nav bijis noticis. Un vēlāk mēs redzam, ka viss precīzi notiek. Precīzi notiek. Labi, viņš varētu vēl kaut ko izdomāt Nebukadnecera laikā, kas tur noticis. Ja? Ka tā zelta galva, tā slauva, ja? Tas simbolizē Nebukadneceru. Jo viņš arī bija tajā. Ja? Bet Kīrs un Dārijs, viņi tikko sāka valdīt, vēl valdīšana nav beigusies. Grieķija vēl nebija nekāda impērija, Roma vispār vēl nebija. Dārijs jau Daniels jau pravietoja to visu. Precīzi, kā viņa nāks pie varas, kā viņa izbeigsies, kā viņa kritīs. Un tas ir Dievs, kas precīzi pravieto. Amen. Tādēļ zini un saproti no Daniela grāmatas 9. Un tagad mēs iesim to pravietojumu pa pantiem, lai saprastu. No sākuma mēs vienkārši izlasījām. Tādēļ zini un saproti. No tā laika, kad atskanēja vārds par Jeruzalemes atjaunošanu un uzcelšanu, līdz svaidītā valdniekam jāpaiet 7 nedēļām. Tātad ir jāpaiet 7 nedēļām. 7 nedēļas tie ir 49 gadi. 7 nedēļas ir 49 gadi. Amen? Un tad, kad tika pasludināts šis pravietojums, tika sāk atjaunot Jeruzalemi. Tātad piepildās to, ko Jeremija teica, kad paies 70 gadi un nāks atpakaļ un atjaunos, jo viņi bija trimdā. Nebukadnecers viņus visus aizvedu gūstā. Ja? Bet Jeremija pravietoja, kad būs atbrīvoti. Un šeit sāk piepildīties tas, ko viņš teica. Amen. Tātad sāk atjaunot Jeruzalemi. Es apmēram varu dot šos gadu skaitļus. Protams, tas nav teikts, ka tas 100%, ja? Bet vēsturnieki apmēram apgalvo, ka tas ir tas. Tātad tas bija 457. gads pirms mūsu ēras, protams. Ja? Pirms mūsu ēras. Ja? Un tātad šeit mēs redzam, kad Ezra sāka atjaunot Jeruzalemi. Sāka atjaunot Jeruzalemi. Ja? Tātad šeit 7 nedēļas, ko šeit mēs lasām, ja, tātad līdz no sākuma atjaunošanas līdz uzcelšanai, ja, paies 7 nedēļām. Tātad 49 gadi būs, kas sāks atjaunot Jeruzalemi. Amen. Sāks atjaunot Jeruzalemi. Un jūs ziniet, kad pirms tam jau bija templis, bet viņš bija nojaukts, un tagad viņš stāvēja drupās, ja? Un tagad viņi saka, kurš uzcēla templi? Nē. Tagad atjaunot. Kurš pirmais uzcēla? Salmans, Dāvida dēls. Dāvidam neatļāva, pārāk daudz asins tur izlēja. Ja? Salmans, pareizi. Ja? Un redziet, tauta bija nepaklausīga, un, protams, Nebukadnecers iebruka, paņēma visu zelta traukus, templis bija nojaukts, ja? Un te Dievs saka piepildīsies, un sāk piepildīties.
Sāk piepildīties. Jautājums, kāpēc tik ilgi 49 gadus cēla? 49 gadus cēla. Jā, 49 gadu cēla, jā. Protams, tāpēc, ka bija pretinieki. Un sāka celt jau Kīra laikā, jo Kīrs deva to pavēli, jā. Bet pabeigts bija Dārija laikā. Jā, jo redziet, Kīrs aizgāja, pie tēviem, jā, kā teikt, pie tēviem, jā. Un bija pretinieki, kas sakūdīja pret jūdiem, ka viņi tur sacelšanos grib darīt vēl kaut ko, un viņiem aizliedz būvēt. Un pēc tam Dārijs atkal no jauna tātad turpināja, jā, atļauj viņiem. Un, protams, viņi arī, teiksim, pabeidza 49. Pēc 49 gadiem, un tad, kad bija templis pabeigts, tad iesvētīja augsto priesteri. Tā kā Dāniels teica, jā, ka pirms iesvētīs, tad 7 nedēļas paiet, tad 49 gadi. Un tik iesvētīts šis te pravietis, ne pravietis, augstais priesteris, kurš varēja sākt kalpot. Un tālāk mēs lasām, turpinājām šim pravietim. Un pēc tam 62 nedēļu laikā to atkal atjaunos un uzcels ar tirgus laukumiem. Tur jau iet runa ne tikai par templi, bet par visu Jeruzālemi. Jo pravietojums ir par Jeruzālemi un Dievu tautu. Ja? Tātad laukumiem ar ielām un grāviem, kaut arī spaidu pilnā laikā. Tātad visu laiku būs pretinieki. Ja? Un tātad šeit mēs redzam otru ciparu 62 nedēļas. Tātad šeit iesāka, atjaunoja templi, ja? Un šeit turpinājās viss tas darbs, kalpošana, Jeruzālemes atjaunošana, un tātad 62 nedēļas. Un tātad 62 nedēļas, jūs pareiķināsiet, būs cik? 434 gadi. Un apmēram tas ir, ja, tad 406. gads pirms mūsu ēras, kad iesākās tās 62 nedēļas. Ja. Un faktiski pabeidzās tas laiks no Malahijas. Tas ir no Malahijas, ja. Malahija bija pēdējais pravietis. Ja, tad redziet, ja. Pēdējais, tas ir laiks, pēdējās vecās derības praviešu laiks. Ja. Tātad, nezinu, kur viņš te beidzās, ja? Un tātad iet šie te, jo jūs dzirdējāt arī, kur ir teikts, ka apmēram 400 gadus Dievs nerunāja ar savu tautu, ja? Nav neviena pravietojuma, ja? Malahija bija pēdējais, ko? Tas bija tas laiks, tieši tā, tas ir šitas te laiks, no šejienes līdz krustam, ja? Šis ir tas laiks. Tātad, redziet, mēs redzam, ka, kad piepildās, un vēsturiski ir pierādīts viss. Tur jau tā lieta, tas nav no pirksta izzīst. Labi, varbūt kaut kur kļūdīties kaut kādi šie te skaitļi, ja, pirms mūsu ēras kaut kādi gadi, ja, bet pa lielam visi vēsturnieki arī kaut kur, gads šurp tur, ja, bet pa lielam viņi piekrīt visam. Tātad ir, ejam tālāk, ar to nebeidzās. Ja. Tātad, un pēc tām 62 nedēļām tas svaidītājs, Kristus, tiks nogalināts. Šis te laiks, viņš nebeidzās, dzirdiet, viņš nebeidzās ar Kristus piedzimšanu. Viņš beidzās, ziniet, kad? Ar Kristus nāvi un ar svētā gara izliešanu par šo zemi. Tad viņš beidzās. To arī jāsaprot. Un tātad šeit ir teikts, ka tad, kad 62 nedēļas pēc tām 60, uz beigām iet 62 nedēļas, ja, tiks tas svaidītājs, kas svaidītājs? Kristus tiks nogalināts gan ne viņa vainas dēļ. Kā pravietis to redzēja, tā viņš to pasniedza. Ja, viņš tur nemin Kristus, viņš saka svaidītājs. Un mēs zinām, ka Dievs svaidītājs, tas ir arī Kristus, jo vārds Kristus ir svaidītājs. Amen. Tātad pilsētu un svētnīcu izpostīs kāda valdnieka karaspēks. Un mēs zinām, ka Tic Flāvijs 70. gadā izpostīja jau mūsu ērā. Viņš izpostīja Jeruzālemu pilnīgi un arī izpostīja Dieva namu pilnīgi. Ja, tātad jau šajā gadsimtā, jā.
70. gadā, jau šajā gadsimtā. Jā. Tātad, redziet, mēs kopumā redzam, kas tad notiek. Jā. Tātad ir sākās pravietojums no Dāniela, jā, kad iesāksies tempļa atjaunošana, 49 gadi, tālāk ies līdz Kristum, jā, ies ebreju tautas dzīve un tā tālāk, jā, tie 434 gadi, un kaut kur man bija kopā saskaitīts, tātad kopā sanāk 7 nedēļas un 62 nedēļas, kopā sanāk cik? 69 nedēļas. 62 un 7. Ir 69 nedēļas. Un 69 nedēļas ir 483 gadi. 483 gadi. Tātad 69 nedēļas. Pagaidi, bet pravietojumam bija 70 nedēļas dotai tautai. Kā tad tālāk? Ja no šejienes līdz šejienei, ja, bija šie 483 gadi pagājuši, bet tad no šejienes līdz, es nezinu, kur mēs te esam, es ticu, ka mēs kaut kur te jau esam, jā, pirms pašas paraušanas, jā, jau 2000 gadi pagāja. Tad cik tad tas vēl ir nedēļas? Un tur tā lieta, kad draudzes laikmets, viņš nav iekļauts šajā pravietojumā par ebreju tautu. Ebreju tauta ir īpaša tauta. Viņa ir izradzēta tauta. Un šis pravietojums pašā sākumā pats eņģelis teica par taviem tautiešiem, par tavu tautu un tavu pilsētu šis pravietojums ir. Tur nav pravietojums par draudzes laikmetu. Šitas te ir draudzes laikmets. Tur nav par to teikts. Un visdrīzāk ne Dāniels, ne Eceķiels, ne Jeremija, viņi neredzēja šajos pravietojumus, jo Dievs viņiem to neatklāja, draudzes laikmetu. Viņi to neredzēja. Viņi redzēja tikai savas tautas laikmetu. Viņi redzēja šo te posmu, ko viņi nosauca par 7 nedēļām un 62 nedēļām, un redzēja šo posmu, kas ir 70. nedēļa, pēdējā nedēļa. Un tātad pēdējie 7 gadi, jo 70. nedēļa no 69 nedēļām, no 70 atņem 69 nedēļas, paliekas 1 nedēļa. Un 1 nedēļa tie ir 7 gadi. Un tātad viņi redzēja šo te pēdējo arī nedēļu. Un šī pēdējā nedēļa ir šie 7 gadi. 7 gadi, kas tiek sadalīti vēl 2 daļās. Tiek sadalīta 2 daļās, pa 3,5 gadi. Vienkārši, ja kaut kas nav skaidrs, prasiet, jo es gribu, lai mēs saprotam to, ja? Lai mēs saprotam šo te skaidrojumu, kad Dāniela pravietojums par pēdējiem laikiem, tas nav pravietojums par draudzi. Tas ir pravietojums par izradzētu tautu, tas ir par šo te posmu, un par šo te posmu ir pravietojums. Un mēs esam draudzes laikmets, mēs esam šajā te posmā. Šajā posmā. Un tāpēc, tad, kad iet pravietojums 7 gadiem, briesmu gadiem, moku pilniem gadiem, tas es ticu, tāpēc, ka mēs neesam kā draudzi šajos gados iekļauti. Un tad, kad mēs skatīsimies atklāsmes grāmatu, no 6. līdz 18. nodaļai, nekur nav pieminēta draudze. Nekur nav pieminēta draudze. Draudze sāk pieminēta, man liekas, kaut kādā vai 19. vai 20. nodaļā tikai sāk atkal pieminēta draudze, kad viņi nāks kopā ar visiem svētajiem, ar Kristu. Tikai tad viņi pieminēta. Pirms tam tikai iet runa par ebreju tautu. Un, protams, arī par tiem, kas vēl paliks virs zemes, jo paliks jau ne tikai ebreji. Draudze tikai, tie, kas ir apzīmogot ar svēto garu, tie tikai tiks paņemti prom. Pārējie, kas ir neticīgi vai nosauksim pusticīgi, kaut tāda nav opcija pusticīgi, jā, tie paliks. Tie, kas mēs tavā vārdā, nezinu, neiet prom no manis. Vai tās 5 ģeķīgās jaunavas, jā, tādi paliks. Tādi paliks. Vai būs viņiem kāda iespēja? Jā, mēs redzēsim, ka arī viņiem tiks dot iespēja. Arī viņiem tiks dot iespēja. Kurā posmā bija tās 7 draudzes, ko mēs mācījām viņas iekļēt? Aurei, kur ir viņi? Šitie te? Kā tad? Efeze, viss, tas jau ir pēc Kristus nākšanas, pēc svētā gara izliešanas, jo draudzes iesākums ir tad, kad svētais gars nonāca par cilvēkiem. Tas ir svētā gara laikmets un draudzes laikmets. Un šeit arī, es nezinu, vai te man ir nosaukts viņš. Nē, te man nav.
Reku ir augšā. Draudzes laikmets. Redziet? Reku ir draudzes laikmets. Jā. Un šeit, redziet, tāds tā kā, ja, Jēkaba dzimums. Un Bībele vienmēr ebrejus sauc par Jēkaba dzimumu. Jēkaba dzimumu. Tāpēc, ja tu redz kaut kur pravietojums par Jēkaba dzimumu, tas nav priekš tevis un manis. Tas ir priekš viņiem. Amen, tas ir priekš viņiem. Labi, iesim tālāk vēl. Vēl kādas lietas, lai mēs saprotam. Ja? Tātad, tie pēdējie, tātad mēs pa lielam izskatām šito lietu, bet to mums daudz nav jāizskata, to mēs varēsim izskatīt tad, kad mēs redzēsim pravietojumu piepildījumu, ja? Par to visu, kas te iet. Ja? Bet pa lielam mēs izskatīsim šo te lietu. Un kāpēc mēs skatīsimies arī vecajā derībā? Tāpēc, ka tas zvērs, kas nāks jaunajā derībā, ja, kas ir aprakstīts jaunajā derībā, viņu labāk varēs saprast, skatoties Dāniela pravietojumu par šīm visām impērijām. Tāpēc, ka šis pēdējais zvērs, kas te nāks, protams, ir antikrists, ja, viņš apvienos visas šīs te impēriju īpašības sevī. Ja? Es negribu skriet uz priekšu, bet, teiksim, Babilonija, ja, vai Nebukadnecera to Babiloniju, ja, salīdzināja ar lauvu. Medo-Persiju salīdzināja ar lāci. Grieķiju salīdzināja ar leopardu. Un Romu jau salīdzināja kā ar kaut kādu tādu briesmu un kā dinozauru, kas iznāk ārā. Jaunajā derībā, ja mēs lasām, ka nāks šīs atjaunotā Roma saucam, ja, tad tur iznāk zvērs, kurā būs visas pazīmes no lauvas, no lāča, no leoparda un no zvēra. Ja, tātad viss kopā būs. Un tāpēc tas uz priekšu aizskrēbišķi. Ja. Tāpēc mēs skatīsimies tomēr arī šo te posmu. Amen. Tātad, un šīs tie 7 gadi pēdējie, viņi tiks sadalīti uz pusēm. Pa 3,5 gadiem. Un tai pašā, lai pabeigtu Daniela grāmatu, ne grāmatu, bet šo pravietojumu, ja, mēs izlasam 25. pantiņā, 7. nodaļā, Daniela 7:25. Tas uzstāsies ar skaļām runām pret visu svēto un apvainos visu augstā svētos. Tātad, kas antikrists, kurš nāks jau, viņš uzstāsies pret ko? Pret visu augsto. Tāpēc, ja viņš ir antikrists, ko nozīmē anti? Anti nav pret, bet anti nozīmē aizvietotājs. Aizvieto. Viņš aizvietos Kristu. Viņš dēvēs sevi par Kristu. Dzirdiet? Un tāpēc viņš, ko teiks, pret visu augsto, tad viņš runās pret Dievu, pret Kristu. It kā pats teiks, es tagad esmu Kristus, es esmu atbilde jums, es esmu miers priekš jums. Patiesībā tas ir antikrists. Un tālāk ir teikts, tātad runās pret visu augsto un apvainos visu augstā svētos, tātad arī pret svētajiem ies un tā tālāk, ja? Tas centīsies grozīt svētku laikus un bauslību, tātad iznīcināt visu, ko Dievs ir ielicis, viss likums, ko Dievs ir ielicis. Viņi būs nodoti viņa varā 1 gadu un 2 gadus un vēl 1,5 gadu. Tātad atkal 3,5 gadi. 3,5 gadi, ja? Un tātad tas, ko viņš ir teicis, ja, tad viņš runāja par šo te laiku. Tad viņš sacelsies pret visu svēto. Pirmos 3,5 gadus, nē, viņš tēlos sevi Kristu. Viņš tēlos atbildi, ja. Un Daniels 9. nodaļā 27. pantā, ja, arī par to runā. 9:27. Es vēlāk arī tur likšu tos nosaukums. Kaut gan šajā schēmā, es nezinu, kā es tur ielikt. Ne, varēs ielikt, jā. Un viņš ar daudziem slēgs ciešu derību uz 1 nedēļu. Un ja iet runa par nedēļām, mēs jau zinām. Ja? Tad viņš noslēgs derību ar ko? Ar Jēkaba dzimumu. Viņš noslēgs derību ar Izraēlu. Viņš noslēgs derību ar jūdiem. Tāpēc ir ļoti interesanti, kādā veidā antikrists nāks. Viņš nāks kā Dieva veidolā gandrīz vai, jo pasludinās sevi par Kristu, un to, kad ebreji viņu pieņems, Bībelē mēs lasīsim, ka viņš sēdēs Dieva templī, un tātad viņš slēgs derību uz šiem 7 gadiem. Viņš piedāvās risinājumu, piedāvās atbildi, bet tālāk mēs lasām. Tātad, un nedēļas vidū,
Tātad nedēļa ir 7 gadi, un cik ir nedēļas vidus? 3,5 gadi. Tātad nedēļas vidū šajā te posmā, nedēļas vidū, tiks atcelts kaujamais, ēdamais upurs. Mīļie, kas ir kaujamais un ēdamais upurs? Priekš mums tas, teiksim, daudz ko nenozīmē. Ebrejiem tas ir viss. Tāpēc, ka viņi reāli, viņi dzīvos tajā laikā pēc vecās derības, viņi upurēs dzīvnieks, viņi pildīs Dievu likumus. Un pēkšņi viņš atcels to, kā to var atcelt. Jo tas ir Dieva nodlikums. Bet tur jau tā lieta, viņš jau nav Dievs. Viņš ir antikrists. Un 3,5 gadus viņš tēlos no sevis miermīlīgu cilvēku. Un tad viņš teica, atcels kaujamos, ēdamos upurus. To vietā, kā pirmā izvirzīsies postīšanas negantība. Un proti tik ilgi, kamēr iepriekš nolēmtā iznīcināšana pārvelsies pāri arī pašam postīšanai un postītājiem. Tātad viņš postīs, un ja neiejauktos Kristus, šī lielā bulta, tā ir otrā Kristus atnākšana, tad iznīcinātu tikti viss ebreju tauta, visi cilvēci, viss tika iznīcināti. Tāpēc, ka tas ir antikrists. Viņš ir vienkārši sātana kalps. Un sātans, mēs zinām, atnāca, lai nokaut, nomētātu un iznīcinātu visu zemi. Tad redziet, bet kas notiks, viss tas postīšana, ko viņš it kā liks uz svētajiem, atnāks Kristus un tas posts pār viņu pašu kritīs. Viņš pats kritīs. Amen. Tātad pēdējie bēdu laiki, tie 3,5 gadi, šie te pēdējie, būs visbriesmīgākie. Protams, arī pirmie nebūs viegli. Kā tad viņš noturēsies savā tronī, ja nebūs bēdas, un viņš piedāvās risinājumu. Tāpēc būs arī šie pirmie 3,5 gadi. Mēs redzēsim par tiem zīmogiem, kad tiks noņemti, būs arī tāds grafiks, redzēsiet. Arī tur būs briesmas, bet nav salīdzināms tas, kas būs šie pēdējie 3,5 gadi. Pēdējie 3,5 gadi. Bet paldies Dievam, es tam ticu, mēs tur nebūsim. Ka mēs tiksim parauti kopā ar to kungu. Bet ja arī, es tā varbūtību, bet ja arī es ticu, ka Dievs visu kontrolē un Dievs pasargā. Bet es vairāk ticu tam, ka mēs tiksim paņemti. Mēs tiksim paņemti. Jo draudze atstāt bez svētā gara, tā ir pašnāvība. Un ja svētais gars tiks paņemts prom, līdz ar to ir draudzes tiks paņemta prom. Amen. Amen. Jā. Dāniela 12. nodaļa, 11. pants, vēl pēdējo rakstvietu nolasīšu, tad šodien beigšu jūs mocīt. Un mēs ātri iziesim vēl cauri, lai saprastu, un tad ir viss, Dāniela 12, 11. Un no tā laika, kad pārtrauks dienišķo upuri, kad sāksies negantība un postīšana, paies 1290 dienas. Dienas, redziet? Tātad, mēs tikko noskaidrojam, kad atcels dienišķo upuri vai upuri kur? Šeit. Šeit ļaus vēl upurēt. Te atcels. Un tātad te ir teikts, tieši tad, kad pārtrauks šo dienišķo upuri un sāksies negantība un postīšana, tātad paies no šī gada, paies 1260 dienas. Cik es nolasīju? 90 dienas. 90 dienas. Un tie ir, ja sarēķina, tie ir 3,5 gadi. Tātad ļoti skaidri redzams, ka šis te pēdējais posms, par kuru mēs pārsvarā arī runāsim. Ne tāpēc, ka biedēt mūs, bet tāpēc, lai mēs zinām to, un mēs varam to pastāstīt citiem, kuri vēl nav, ka tas būs. Un ja cilvēki grib sevi mocīt, iet caur to, lai viņi izvēlās to darīt. Tas būs absolūti visā pasaulē. Un mēs par to redzēsim, ka būs vairākas valstis, jo tam zvēram būs vairāk ragi, un tie ragi pārstāv katru valsti kaut kādu. Un tie tiks izlausti, un pa vidu izaugs viens
vislielākais, un tas būs tas antikrists, kurš pārņems visu varu, un tas skars visu pasauli. Tas neskars tikai Jeruzālemi un Izraelu tur, ja? Tas skars visu pasauli. Viņš sēdēs Jeruzālemi uz troņa, tā ir viņa vieta būs, ja? Bet skars visu pasauli. Nebūs i Austrāliju, i Ameriku, i Āfriku, visu pārējo. Tas viss skars. Kas? Sātans būs blakus, un viņš dos, mēs vēlāk skatīsimies to visu, ja? Viņš dos spēku antikristam, viņš dos spēku viltus pravietim, kurš darīs zīmes un brīnums, un tā būs, es saprotu, ka tā būs propagandas ideoloģija ļoti spēcīga, lai skalot smadzenes. Mēs šodien redzam, cik tas spēcīgi ir. Jā, mēs šodien pat redzam, ir valsts, kur cilvēku smadzenes vienkārši ir izskalots. Tu viņam parādi, kas notiek patiesībā. Nē, fakes, tie visi meli. Jo mums redz televizors rāda to. Ja? Un es domāju, ka tajā laikā ļoti spēcīgi būs arī tajā ziņā. Amen. Tātad šajā laikā, kad notiks visa tā kulminācija, ja? Nē, faktiski jau šeit, sākot no šejienes, ja, līdz šejienei, Dievs sāks izliet savus dusmas par zemi. Dievs šodien ir Dieva žēlastība. Šis te draudzes laikmets ir žēlastības laikmets. Un Dievs dod iespēju cilvēkiem atgriezties. Dievs dod iespēju cilvēkiem nožēlot grēkus. Tad, kad iesāksies šie 7 gadi, tie būs Dieva dusmības gadi. Un Dievs sāks izliet savas dusmas. Kāpēc? Visi saka, viņš taču ir mīlestības Dievs. Jā, bet viņš ir arī taisns Dievs. Un taisnība pieprasa sodīt grēku. Un tāpēc arī būs šī Dieva dusmība. Un visi šie zīmogi, kausi, taures, ko mēs redzēsim, tās ir Dieva tiesas. Tās būs Dieva tiesas par šo zemi. Un mēs sīkāk izskatīsim, kas tad notiks, vai būs iespēja, nebūs iespēja, kas notiks ar jūdiem, kas notiks ar neticīgiem cilvēkiem, kas nav jūdi, ja? Un kas tad galā, kas tad notiks te. Ja? Un mēs pat bišķi ieskatīsimies jau ne tik daudz milēniumā vai 1000 gadē mieru valstībā, ja? Ko Bībele atklāja mums, to mēs tikai varam zināt. Ja? Un, protams, te nav iekļauta tālāk Armagedona, kad Sātans tiks atraisīts uz ļoti īsu brīdi, un viņš atkal sacels cilvēkus. Es vispār abrīnoju, kā tas ir iespējams, ja 1000 gadi Sātanam nav varas, viņš nevar nevienu pievilt, un uz īsu brīdi viņš atkal, un tas ir cilvēks. Un tas ir cilvēks.